Sveiki visiem! Kanāls Autoelektrika LV. Šodien tādi jaunumi. Es esmu ne tikai autoelektriķis un strādāju pie sevis, bet arī Smiltenes tehnikumā pasniedzu mācību stundas. Un sakarā ar Eiropas finansējumu mums bija grupa mācības pieaugušajiem, automehāniķi, 970 stundas. Salasījām 7 cilvēki. Dažādu iemeslu dēļ, cits jau strādāja, cits gribēja dokumentus, katram savi motīvi, bet gada griezumā ļoti veiksmīgi pabeidza visi. Ja? Un ir iespēja rudenī kompletējās jauna grupa, tiem, kam vajadzīgs automehāniķa dokumenti. Var nokārtot, varbūt gan 9 klašu izglītība, gan vidusskola, finansē Eiropa, sīkāk informācija Smiltenes tehnikums un mācības pieaugušajiem.lv. Neliels ieskats, kā mums gāja. Es vispār nezinu, kas tajā faktiskajā daļā ir, jā. Un abonēt. Un piesakot, jā. Ņemās. Visi rakstami. Skatāmies datu bāzes, jā. Ok. Bišķi jūs pafilmēšu. Lādētājs arī, ka jums stāv, ja gadījumā kādam akumulatori ir žēlējnieks ir plauktā. Tā, jā, kā jūs. Pateikt, tas ir tavs launch, nē? Nē, tas ir Ego. Man nav launch, aizdezies var? Ir. Jā, ko tas uzrakstīs? Tā, gatavojamies savērsuma biļetei. Skolai vajadzēs patmiņu nākošo grupu. Jānis Ceriņš 9. nopelnījis Dmitrijs Bolonu 8. Egons 8. Kristaps 9.
Artis 5. Mārtiņš Kandels 8. un otrs Mārtiņš 7. Kurš ir otrs Mārtiņš? Es. Mārtiņš, ne? Jā, mēs bijām 3 Sākumā jau Mārtiņš. ja no 10 var 3 trāpīt Mārtiņu, tad tas ir... Nē, viņš ir esītītē. Skrējiens ir izslēdzies. Un kā saka, ja saknim pieliek kaut kādu noteiktu datumu, tad tas kļūst par mērķi. Ja viņu sadala pa soļiem, tad tas kļūst par plānu. Un ja tad pie tā plāna turās, tad galu galā ir arī rezultāts. Nu, un rezultāts ir drusciņ labāk un drusciņ sliktāks, bet ir. Un patiesībā par jūsu profesiju gribās teikt, nu, mācīšanās nebeigsies nekad, jo tehnoloģijas attīstās strauji un attiecīgi jums nāksies mācīties. Bet tagad gan vienu brīdi tiešām gribās novēlēt, lai izdodas ievilkt mazo pauzi, atdot parādu sev un arī mājiniekiem, kuri droši vien ir dabūjuši daudz ko pieciest. Un kādu brīdi tiešām darīt to, ko gribās darīt. Un tad kaut kad, droši vien uz rudeni, un varbūt vēl bišķiņ vēlāk, tad skatāties pēc nākamajiem sapņiem, ko piepildīt. Mūsu moto ir kā, lai augtu, nu, un novēlu, lai tas kļūst arī par jūsēju. Kā tā? Kā es teicu, tas oficiālais papīrs būs elektronisks. Varam nosūtīt e-pastos, bet patiesībā jau viņš reāli ir pieejams caur portālu Latvija. Es jums uzrakstīšu WhatsAppiņā, kurš ir tas pareizais kods, kur tur ir jāiet un kur tur ir jāskatās. Tajā brīdī, kad mēs tās apliecības nosūtīsim. Lai nebūtu tā, ka gluži nav nekā, es jau jums solīju skaistu papīrīti. Jā, ir šāds te skaistais uz marmora papīra, bet mums vēl ir jātiek pie kvalifikācijas apliecību numuriem, pie kuriem mēs tiksim brīdī, kad augšu plādēsim protokolu. Tā, ka pagaidām droši vien es nedodu, bet kamēr kapijosim, gan jau es dabūšu tos numuriņus. Bet tad droši vien tagad no direktora savukārt ceļa vārdu suvenību maisiņš. Suvenību maisiņš, jā, bet es varbūt šoreiz ne tik daudz tās tehnoloģijām vērstu sakāmo, kā vienu no manas tautas dižgariem gribēju nosacēt, kas ļoti labi sasaucās kopā ar šodien un nedaudz no perspektīvas. Respektīvi, mūsu tautas dižgars Krišjāns Valdemārs savulaik teica par izglītību. Ak, sniedzat jūs, kam Dievs līdzējis pie gaismas tik, un tās gudrības saules spīdumu baudīt, sniedziet jau saviem brāļiem tumsībā roku un velciet tos gaismā. Nu, labi, nu, sāksim. Redz, bet tos marmora papīrīšus Marmora nedodam, vai papīrīši. ne? Bet Mārtiņš. Mums ir 2 Mārtiņi, bet labi šoreiz, tas nav būtiski. Ap kuru sākam? Pēc papīrīšiem. Es tādu papīrīti došu pēc tām tālāk mums arī mērojas, vai ne? Mīļās. Segons. Paldies. Jā. Sākumā es drīkst, ja nevar komentāri. Sākotnēji domāju, ierādot Jānis Ceriņš, ka tas ir mans laika biedrs no Naukšēm. Man arī bija kaimiņš Jānis Ceriņš, bet pastāvot, diemžēl personas datos. Tāpat, ka nebūs tas Jānis. Es pie interkārā tam man prasa, no kura ielas gala es, jo Gulbenevas Brīvības ielas ir 2 Jāņas. Vienā galā un otrs ir otrā galā. Tad izrādās, ka ir vairāk tādu Jānis Ceriņš. Gulbenevas 2. Brīvības ielas. Kādā ir savā galā? Gulbenevs, jā? Un otrs Mārtiņš. Kurā galā ielētas visu?